Šajā apmācību videoklipā jums tiks parādīta Haig SluiceMaster iekārtas izmantošana, lai nodrošinātu jums tās labāko sniegumu. SluiceMaster ir izstrādāts drošai un efektīvai padubes iznīcināšanai, tādēļ tas ir ļoti efektīvs izmaksu, enerģijas un veiktspējas ziņā. Ievērojot videoklipā redzamos pamatprincipus, jūsu SluiceMaster iekārta jums to nodrošinās. Gan jūs, gan jūsu pacienti redzēs reālu labumu, ko sniedz šīs vienreizējās lietošanas sistēmas izmantošana. SluiceMaster iekārta ir lielisks palīgs jums ikdienas pacientu aprūpē. Haig smalcinātājs pārtrauc infekcijas ciklu, kas nav iespējams mazgāšanas procesā. Mīkstie atkritumi tiek sasmalcināti līdz masai, kuru var automātiski aizskalot projām. Tas nodrošina ātru, tīru un efektīvu atkritumu pārstrādi katru reizi. Turklāt Haig SluiceMaster samazina smaku un troksni, kas raksturīga cita veida atkritumu sasmalcināšanas vai mazgāšanas sistēmām. SluiceMaster iekārtai ir daudzas citas priekšrocības no higienas un drošības viedokļa, tādēļ šīs ierīces lietošana ir ērtāka, higieniskāka un energoefektīvāka. Kad pārstrādes cikls ir sācies, vāku nevar atvērt, tādējādi novēršot nejaušu bojājumu vai savainojumu iespēju. Pārstrādes cikla laikā automātiskā ūdens strūkla higieniski iztīra piltuvi un kompresoru, lai tas būtu gatavs izmantošanai nākamajā reizē. Katrai ierīcei ir nepieciešams tikai nedaudz augsta ūdens. Tas samazina komunālo pakalpojumu izmaksas un palielina enerģijas izmantošanas efektivitāti. Padubes tiek ņemtas no gulošiem pacientiem vai tualetes krēsla. Tad atkritumus aiznes uz padubju mazgāšanas vai atkritumu telpu. Izmantojot solo modeli, atkritumus var nolikt vannas istabā. Nesot, jāuzliek maisiņš, vāks vai tam līdzīgs atbilstošs pārklājs, lai novērstu izšļakstīšanās vai infekcijas risku. Pirms atkritumu ielikšanas SluiceMaster ierīcē pārliecinieties, ka esat noņēmis visus priekšmetus, kas nav piemēroti pārstrādei. Lietas, kuras nedrīkst likt ierīcē, ir attēlotas zīmējumā pie sienas, kas atrodas blakus katrai iekārtai, un tās ir sanitārās vai papīra salvetes, celofāna priekšauti, cimdi vai šļirces. Iekārtā drīkst izmest padubi, cilvēka izkārnījumus, toaletes papīru un smalcinātājiem paredzētās salvetes. Panaway ir SluiceMaster premium modelis, kas izstrādāts, lai apmierinātu augstākās palielinātas efektivitātes un padubes lietošanas vajadzības. Lai to atvērtu, vienkārši novietojiet savu roku uz brīvroku atvēršanas sensora, kas automātiski atvērs vāku, vai manuāli atveriet ar rokturi. Šeit mēs redzam, kā Panaway sasmalcina padubes. Tikai sīkās daļiņas nonāk kanalizācijas sistēmā, samazinot tās bloķēšanas iespēju. Panaway sasmalcina līdz 4 padubēm vienā reizē, un tajās var būt papīra izstrādājumi, toaletes papīrs un cilvēku izkārnījumi. Tiklīdz vāks ir aizvērts, Panaway ieslēdzas automātiski. Cikls ilgs tikai 85 sekundes, kuru laikā iekārta sasmalcina atkritumus smalkās daļiņās. Classic Plus modelis 2 minūšu laikā pārstrādā līdz 4 padubēm, kurās var būt papīra izstrādājumi, toaletes papīrs un cilvēku izkārnījumi. Lai ieslēgtu ierīci manuāli, atveriet vāku ar rokturi, ielieciet atkritumus tvertnē, aiztaisiet vāku, nofiksējiet kloķi un nospiediet pogu start, jeb sākt. Pēc tam jūs redzēsiet, ka iedegas gaismiņa, kas liecina, ka pārstrādes cikls tūlīt sāksies. Vienas atsevišķas padubes iznīcināšanai solo ir ideāli piemērots modelis. To var izmantot vannas istabās vai norobežotās telpas daļās, tādējādi novēršot infekcijas izplatīšanos lielākā teritorijā. Mazāk nekā minūtes laikā solo sasmalcinās padubi smalkās daļiņās un automātiski aizskalos. Ar rokturi atveriet vāku, ielieciet atkritumus tvertnē, aizveriet vāku, nofiksējiet kloķi, nospiediet pogu start, jeb sākt. Kad pārstrādes cikls ir sācies, noņemiet cimdus un priekšautu, izmetiet tos tajā pašā telpā. Pēc padubes vai citu papīru izmešanas rūpīgi nomazgājiet rokas, lai izvairītos no infekcijas. Ja pārstrādes cikls nesākas, ir vairākas vienkāršas pārbaudes, ko jūs varat veikt. Vai vāku aizvērāt pareizi? Ierīce nedarbosies, kamēr vāks nav cieši aizvērts. Neaizcērtiet vāku, jo tas var izraisīt bojājumus un ierīce var nedarboties. Ja deg kļūdas indikators,
Izslēdziet ierīci, pēc 10 sekundēm to atkal ieslēdziet. Ja kļūdas indikators turpina degt, izslēdziet ierīci un sazinieties ar apkopes servisu. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, pagrieziet slēdzi pie sienas. Jums ir jāpārtrauc arī ūdens padeve ierīcei, izslēdzot vārstuli, kas atrodas ierīces sānā. SluiceMaster iekārtām nepieciešama minimāla apkope. Nevajag tīrīt ar ķīmiskiem līdzekļiem vai pārbaudīt temperatūru. Iekārtai ir iebūvēts pretmikrobu līdzeklis. Regulāri noslaukiet iekārtu ar siltu ziepjūdeni. Kā šajā video tika nodemonstrēts, Haig SluiceMaster iekārtas ir ļoti vienkāršas un efektīvas. Pareizi izmantojot un pienācīgi uzturot iekārtu, varat iznīcināt padubi un atkritumus droši un bez problēmām.